vakar bija ļoti karsts, ap 30 grādiem. Tad mēs ārā nestrādājām. Šodien gan vajadzēs pastrādāt. Apskatījos, ka jānoņem sīpoli. Tā kā brauksim uz augšu sīpols ņemt. Tā, tomāti man palikuši bez lapām. Toties vieglāk tomātus saskatīt. Saslimuši ar lakstpulvi. Te būs jānolas, jāsaliek kastē. Kas nu būs, tas nu būs. Šogad tāds gads sāka ražot vēl, un lakstpulvi piemetās ļoti agri. Jānāk vēlāk avens nolasīt. Nu, ot, darba lauks. Kā iet lasīšana? Tur tālāk, man liekas, nav gatavs vēl. Mums ir savi smilšērkšķi ienākušies. Rekādi. Te ir situācijas. Šitām te Kolorādo garšo arī baklažāni. Vienmēr sakot, viņi te arī jāpārbauda regulāri. Jo kartupeļi tagad ir kartupeļi galīgi nokrituši ar lakstpulvi. Kartupeļi izskatās šitā. Šite diezgan retas tās ogas, un man liekas, ka te ir kāds vēl dzeltens nav gatavs. Bet tā viņas lielas un ar gariem kātiņiem izskatās, ka varēs viegli lasīt. Te pīlādzīts. Kaut kāda reta ķekara, man liekas, ka viņi ir salnās cietuši. Bet tā kāds ķekars ir. Bet nav dikt pilni, to es gribēju teikt. Te arī ir tādi jocīgi. Šogad ir diktam tās lapas cietušas ar to slapjumu. Visas tādas jocīgas, slimas. Ot, te mums aug vēl baklažāniņi. Šodien es gribu noraut tos sīpolus, tāpēc, ka katru dienu te uzgāž lietus, nu, tas galīgi nav labi. Un te ir daudz jau gar zemi, daudziem vispār laksti pazuduši. Tur vēl jāpārbauda, vai kāds nav sācis pūt. Tāda mums te situācija. Labi, ķersimies pie darba. Diezgan netīri. Sīpoli diezgan netīri. Kad nokaltīs, tad viņas, kā teikt, bišķi pabrucinās. Sīpols es nemazgāšu atšķirībā no ķiplokiem. Sīpola izmērs diezgan liels ir. Es tik paņemu tādas lielākas zemes nost, pāries viss, kā teikt, kad nokaltīs. Jāsāk ost bišķiņi, kādas ārējās tās lapiņas papujušas, un ir tā raksturīgā smaka. Tā kā slapa vasara nav nekas labs priekš sīpoliem.
Tā, norauts ir. Tagad krausim tačkā. Tā, braucam uz māju, uz siltumnīcu. Te man žāvējas jau šitie te. Smuki sauss jau ir tādi. Smuki žūst. Jo te ir silts, sauss. Te ir sīpoliņi, kas iekšā jāienes, kuriem laksti jau bija nokrituši. Un te es kraušu tos, kam ir laksti. Laksti ļoti ātri nožūst, kam ir tie zaļie. Tie ātri nožūst sakņu kakliņi. Tad viņi rudenī tiks notīrīti un glabāt vienkārši kastē istabas virtuves stūrī. Tā ka man viss pa vienkāršo. Vēl nav gatavojas paprika. Man liekas, ka šitā vajag forši tādu biezi. Bet šitā te atkal savukārt krietni agri ir. Tad dot pirmos paprikas auglis. Kaut kas sarkans. Tur ir kaut kas sarkans. Tā kā te man bieži saka par ražu un tam līdzīgi. Nu, ka ķipā man interesi nav raža. Raža ir man interesi. Vienkārši mēs esam 2 cilvēki un es visu veidoju tā, lai viņš attiecīgi priekš 2 cilvēkiem nogatavotos. Jo, teiksim, pārstrādi es plānoju tā uz rudens pusi, kad ir lauka darbi beigušies. Tāpēc man nav šitās te masveida agrās ražas. Raža ir agrā, bet viņa dod tieši tik daudz, cik mēs, kā teikt, svaigā veidā ēdam. Tagad te jau paprika diezgan daudz, bet ja sāk taisīt sautējumus kopā ar kabačiem un
baklažāniem. Šis tāds jocīgs, man liekas, ka viņš jāgriež nost te. Viņi to nāk pārgatavojies. Ja sāk taisīt tos dārziņus uteklīšus, kas man brāna garša šits attāds tādā krāsā, tā grūti pateikt, tāpēc, ka tas kaut kāds miksi. Tad dārziņi tērējās diezgan labi. Varēja būt kāposts vairāk šogad, bet kāposts vienkārši noslīka. Tur es pati gribu iekšā un tur netik klāt. Tagad bišķi aprā un nezāl kaut kāds kāposts būs, bet nav tās agrās ražas, ko man būtu gribējies, kā teikt. Bet tik vai tā katru gadu ir kaut kas, ko ēst. Ja nav viens, tad ir otrs. Tā es bišķiņa atkal novirzījos no tēmas. Jā, šitie man patīk. Tādi biezi. Šita kaut kas man liekas ir iegrauzies, var sakot. Te bišķiņ dilles, šitās tas sēklas es savācu, un viņas iesēju rudenī, tad izaug vēl paspēja zaļumu izaugt priekš saldētavs. Bet, lai gan saldētava man ir liela ķeseli jau ar dillēm. Bet, nu, tik vai tā jau katru gadu izdara vienu un to pašu, atkal būs noteikti dilles. Svaigās zaļās. Nu, vot, tā. Jāstrādā. Jāstrādā. Ēšanai. Nu, te viņa šāvēsies.